Nu, ko tātad esmu Rasma Noriņa, un būtībā mana tēma ir Vidzemes lībieši. Un šodien uzdevums ir mans iepazīstināt jūs ar mazliet ar Vidzemes lībiešu vēsturi. Vai jūs esat dzirdējuši par Vidzemes lībiešiem? Jā. Ļoti labi, man prieks, bet es došu nelielu ieskatu visā šajā procesā. Nu ko, sāksim ar to, ka pēc dažādām ziņām, pēc avotiem, pēc arheoloģiskā materiāla Vidzemes lībiešus iedala vairākās grupās. Tās ir 4. Pēc lielākām upēm – Daugavas lībieši, Gaujas lībieši, Idumējas un Mecepoles lībieši. Mēs dzīvojam senās Mecepoles teritorijā. Ir dzirdēts šis vārds? Ļoti labi. Atcerieties, kā viņš veidojies? Ko tas nozīmē? Meca, mešs un pol vieta. Mežaina vieta, un tik tiešām šīs teritorijas savā laikā bijušas ļoti maz apdzīvotas, un tāpēc arī tolaik dzīvoja cilvēki pie lielākajām upēm. Nu, kuras ir mūsu lielākās upes? Un? Salaca, protams, ka salaca. Un tieši šajās teritorijās tad arī pēdējie Vidzemes lībieši visvairāk ir dzīvojuši. Ja runājam par Mecepoli, tad šis vārds tiek minēts vēstures avotos. Vispār par lībiešiem ir 2 senākās kronikas, tas ir senkrievu pagājušo laiku stāsts un Livonijas Indriķa kronika. No šīs, pareizāk sakot, no krievu arī šis vārdiņš lībietis mūsu pusē. Nu, vāciešiem bija lībeni, tas jau atkal ir mazliet citādāk. Bet 13. gadsimts, kad ienāca vācu krustneši šajā pusē, bija tāds ļoti smags laiks, un sevišķi tas iezīmējas ar lielo mēri. Tieši 1211. esot bijis tas visvairāk. Livonijas Indriķis savā kronikā raksta, ka cilvēki saslima un mira, un nosauca šo mēra epidēmiju par lielo miršanas postu. Tātad ar 13. gadsimtu, ar šiem svešajiem iebrucējiem, kas lika uzspieda ticēt savai ticībai, kristietībai, sākās arī pamazām lībiešu skaita samazināšanās. Bet vēsturē jūs jau mācīsieties, nezinu, cik tālu jūs esat Latvijas vēsturē, bija viens pēc otra vairāki smagi kari. Livonijas, poļu, zviedru un ziemeļu karš. Ziemeļu karš 18. gadsimts, un pēc ziemeļu kara bija ļoti smaga mēra epidēmija. Jau atkal. Cilvēki izmira šajā pusē veseliem ciemiem. Ir liecības par to, ka tieši svētciema pusē vairāk cieta šīs iedzīvotāji cieta. Kas notiek, ja teritorijas ir tukšas? Aizaug vai kāds tās izmanto, vai ne? Un, protams, šajās tukšajās teritorijās ienāca iedzīvotāji no kaimiņu apgabaliem, jo zeme tomēr salīdzinoši te bija auglīga, vieta laba. Un sākas tas process, ko mēs saucam par asimilāciju. Zinat, ko tas nozīmē? Tātad asimilācija uzsūc, sākas iedzīvotāju sajaukšanās, ienācēji un vietējie lībieši. Un šis process strauji turpinās, un tieši 18. gadsimta beigas jau ir skaidrs, ka šajā pusē tik tiešām lībiešu skaits ir katastrofāli sarucis. Par viņiem sāk interesēties gaišākie tā laika prāti. Tie bija vācu mācītāji, vācu baltu, mēs sakām, jo bija tie no vācu dzimtām, kas šeit dzīvoja un bija dzimuši un auguši. Vācu baltu novadpētnieki, mācītāji, un sāka jau pierakstīt veco lībiešu valodu.
Tagad, ja atļausiet, es mazliet no tā, ko tad raksta šie vācu-baltu novadpētnieki par lībiešiem šajā pusē. 18. gadsimts novadpētnieks Hupels saka tā, ka visspēcīgākās paliekas satiek pie salacas. Satiksmē ar citiem viņi sarunājas jau latviešu valodā, bet savā starpā mājās sarunājas vecajā lībiešu valodā. Tātad vēl ir saglabājušies lībieši šajā pusē. Vēl viena frāze no Hupela. Dažu saglabātu vecu parašu dēļ daudzi uzskata viņus par burvjiem. Lībiešiem tik tiešām līdzi nāca burvju slava, un tā droši vien gan šo parašu dēļ, gan arī valodas dēļ. Interesanti ir tas, ka muižnieki centās iedzīvotājus izklīdināt starp pienācējiem, lībiešus tieši. Kāpēc? Un uz to atbildi mums sniedz profesora Krūzes atmiņas, kad viņš bija pie Vecsalacā pie barona Ferzenda ciemos, viņš jautāja par lībiešiem šajā apkārtnē. Ko atbild Ferzens? Viņš saka, tie esot viltīgāki kā citi maitas. Kā jums šķiet, ko muižniekam nozīmē šis vārds maita? Ko viņš apzīmē? Viltīgāki kā citi maitas. Jā, bet tas ir kaut kas nicīgs, vai ne? Viņš apzīmē ar šo vārdiņu zemniekus vietējos iedzīvotājus. Viņš taču ir barons augstāks par visiem. Un lūk, tie visi, tie ir kaut kādi maitas, ja, bet lībieši tie ir viltīgāki. Vēl viena frāze. Jaunieši joprojām barā lasās kopā un buldurē kā tītari. Kāpēc buldurē kā tītari? Kas tā ir par valodu? Lībiešu valoda. Tātad muižniekam šī valoda atgādina tītaru buldurēšanu. Jā, par valodu mazliet vēlāk, bet 19. gadsimta sākumā vācu-baltu novadpētnieks Huns atzīmē, ka viņi precas visbiežāk savā starpā un ir teicami vislabākie un visturīgākie zemnieki. Vislabākie, visturīgākie. Lībieši tiešām ir ļoti prasmīgi saimniekotāji. Un tagad pie valodas. Lībiešu valoda pieder pie somugru cilmes, un interesanti, ka radu tautas lībiešiem ir ne tikai igauņi, somi un vēl citas mazās tautiņas, bet arī ungāri. Kur ir Ungārija? Ir priekšstats? Tieši tā. Arī tur dzīvo lībiešiem radniecīgi. Un interesanti tas, ka pagājušā gada nogalē muzejā pie mums ekskursijā bija arī Ungārijas vēstnieks. Viņš ļoti priecājās par šo iespēju un priecājās arī par muzeju un visu to bagātību, kas mums te ir. Tātad valoda. Runājot par igauņiem. Igauņi esot lībiešu valodu šeit vidzemē, nepārāk labi sapratuši, kaut ko var būt. Savukārt lībieši igauņu valodu tīri labi, bet šie vācu-baltu novadpētnieki, mācītāji pierakstīja frāzes, pierakstīja ziņas par valodu. Un 1846. gadā Svētciema muižā, ir priekšstats, kur ir Svētciems, vai ne? Atbrauca Pēterburgas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Andres Juhans Šegrens. Šeit jūs varat aplūkot bildi, tāds izskatījās Šegrens. Viņam līdzi bija arī
mākslinieks Augusts Pecolds. Un viņš zīmēja lībiešus, kādi viņi izskatījās. Saglabājušies ir maz attēlu, tie pārsvarā ir Pēterburgā, bet daļa arī šeit. Un te jūs varat pienākt droši tuvāk palūkoties. Tādi tad izskatījās veciem lībieši. Šeit ir lībiešu vecenīte. Mana Liena teica tā, ka tur gadi 40 vecenītei, ne vairāk. Un šis ir unikāls zīmējums. Tā ir ķeguļu sēta. Te mēs varam redzēt ģimeni, veca sieviete pie ratiņa. Tā ir zvejnieku dzimtes aizsācēja. Un interesanti, ka viņa ir manu bērnu, mazbērnu vecs. Ieva zvejniece. Un Ieva cik paudzēs, ja. Šajā attēlā tātad mēs varam redzēt to, ka lopiņi staigā pa istabu. Kaut gan pēc Šegrēna atzinuma arī viņš aprakstīja visu. Atzina, ka vietējo iedzīvotāju sētas nav tik tīras kā lībiešu. Tās esot sakoptākas un tīrākas. Bet ko tad Šegrēns izdarīja? 2 nedēļu laikā, apmēram, ko viņš šajā pusē uzturējās, viņš pierakstīja ļoti daudz valodas vākumu, paraugu, frāzes, pierakstīja arī to, kā tad ir saimniekojuši lībieši, bet viņam savus teicējus, tos cilvēkus, kas viņam valodu un pārējo teica, bija izmisīgi jāmeklē. Kāpēc? Tāpēc, ka mācītājs no kanceles, mācītājs bija varenākais vīrs tolaik draudzē, aizliedza mājās sarunāties lībiešiem savā valodā. Aizliedza arī bērniem mācīt to. Un tāpēc cilvēki viņi baidījās ar savu zināšanu, un Šegrenam izdevās atrast tikai 22, kas vairs zināja savu senču valodu. Protams, bija arī vairāk, bet bija tādi, kas vienkārši valodu jau bija aizmirsuši. Jau pamatā šeit bija latviešu valoda. Šis saraksts ir šeit, un tik tiešām viens no šiem ir arī Bērziņš. Bērziņi tajā laikā. Tur ir gan Kāriņi, Lēniņi, interesants uzvārds Ūdiņš, Kuļķuls kapos, starp citu pēdējais Ūdiņš apglabāts, jo dzimta tur aiziet. Un šie ir pēdējie, tieši no šī te ir izveidoti dzimtu koki, un to visu var redzēt šeit muzejā, bet mēs parunāsim vēl par valodu. Viena lieta vēl ir. 1868. gads, kad Salacas mācītājs no kanceles saka, ka miris pēdējais Vidzemes lībietis, Gusts Bisnieks. Viņš bija pēdējais, viņam bija māsas, brāļi, bija arī citi radi, bet ar viņu sāk pamazām aiziet valoda. Bet leģenda par bisniekiem kā pēdējiem lībiešiem vēl turpinās vēl ilgi, jo 20. gadsimta 30. gados saka bisnieki, es biju uz pēdējā lībieša bērēm. 60. folkloras krātuve vāc materiālus un atkal man stāstīja vēl pēdējais lībietis, tāpēc, ka uzvārds Bisnieks. Tā, bet runājot par valodu, Šegrens atstāja ļoti plašu valodas vākumu, pievienojot Vācbaltu novada pētnieku jau pierakstīto mūsdienu zinātnieki, vācu Eberhards Vinklers un Tartu universitātes profesors Karls Pajusalu izveidoja, apkopoja visu, un 2009. gadā iznāca Salacas lībiešu valodas vārnīca. Tā gan ir vācu valodā, bet es varu iedot paskatīties jums vārdiņus, tur var redzēt daži ļoti līdzīgi.
jo no lībiešu valodas latviešu valodā pārņemts krietnes vairums vārdu. Bet Karls Pajusalu droši varat paskatīties, interesē. Karls Pajusalu raksta dzeju vecajā lībiešu valodā. Abi zinātnieki somugristi ir izveidojuši gramatiku, valoda pamazām atdzīvojas. Viena no tām ir Karla Pajusalu dzeja. Tā ir vecajā lībiešu valodā. Šajās grāmatās var redzēt arī latvisku atdzejojumu. Tā kā droši, ja interesē, varat paskatīties. Vēl kas interesanti. Karla Pajusalu dzeja jau ir mūzikā. Elīna Ose ir vienīgā, kas dzied šajā vecajā lībiešu valodā dziesmas. Ļoti skaistas, varbūt mazliet senatnīgos motīvos, bet ļoti interesanti. Tā, par valodu mēs izrunājām, un tagad mums par tām dzimtām. Planšetēs varat redzēt ieskatu dzimtās, tās ir jau krietni padzīvojušas no 2009. Gada izstādes, bet no 2003. Gada, kad tika Pāles muzejā atklāta pirmā izstāde, Mēs Vidzemes lībiešu pēcteči, ir, kā lai pasaka, apzināti dzimtu pēcteči, viņi ir ārkārtīgi daudz, bet 2003. Gadā bija pirmā izstāde. Varbūt paskatīsimies mazliet par šīm te aktivitātēm. Redzat, te ir toreizējā Pāles skolotāja Noriņa, te ir Kalvis Petersons, varbūt dzirdēts, jā, Zane Ģērmane, Rita Ģērmane skolā, jā, viņas meita Mārīte, tagad Žukova. Bērni, kas bija ļoti aktīvi, jo novadpētnieki bija tie, kas iesaistījās visās aktivitātēs savā laikā. Jums novadpētniecība sveša lieta, jā? Vai interesē novads un viņa vēsture? Sāk interesēties? Ir jāzina vieta. Ja tu zini savu vietu, kur tu esi, ja tu zini tās vietas vēsturi, tad tu zini, kurā vietā ir tavas saknes. Un ne tikai tie pierādītie Vidzemes lībiešu dzimtu pēcteči, tie, ko Šegrēns uzskaitīja, bet lielākā daļa iedzīvotāji, kas dzīvo tagadējā Limbažu novada teritorijā, var teikt, ir lībiskas cilmes. Tieši tie, kuru senči te gadiem ir dzīvojuši. Nu, tad paskatīsimies mazliet tālāk. 2003. Gadā, te mēs redzam, tā ir Bisnieku dzimta. Vai nu jau aizgāja man šķērsnām, bet nu nekas, paskatīsimies. 2009. Kurzemnieki ciemojas Pālē. Tad tika izveidoti dzimtas koki, viņi ir 16. Šis ir Bisnieku dzimtas koks. Redzat, cik viņš liels? Mazliet pāri 6 metriem. Vilmežu dzimtas koks ir gandrīz 10 metri. Tā kā, ja mēs viņu izripinātu, man liekas, pat nebūtu vietas, kur. Jā. Nu, te mēs varam redzēt cauri visam Limbažu muzejam, kur toreiz atklāja. Un redzat, kā pēcteči ir ieinteresēti savā dzimtā un dzimtas vēsturē. Te izstāde ir Rīgā, Salatsgrīvā. Mēs apstājamies šeit, tāpēc, ka es gribu jautāt, kas mums no tā vecā vēl ir saglabājies? No tās vecās valodas? No visa tā laika? Ļoti labi. Tas ir tas, kā mēs runājam. Tie, kas dzīvo šajā pusē un sevišķi jau vecās tantes, norauj galotnes, vai ne? Un kā ir ar to dzimti? Es ies, tu ies, viņš ies, vai ne? Un mans mammas teica, taču tā saka, vai ne? Mamsa.
Man liekas, ka vecie cilvēki noteikti tā runā. Valoda ir tā, kas saglabājusies un izloksne. Girgensona dzimtā ir brīnišķīga sieviete Anita Emsi, kas vecajā svētciemiešu izloksnē raksta dzeju. Man ļoti patīk viens no dzejoļiem, kas sākas: Tu mīļaš zemīt mazs kā cimds, tu sīkaši sveiciem pagasts. Mēs ir tev bērni, viens otrs simts, cits bagatāks, cits nabaks. Nu, ir tā, vai ne? Bet tajā pašā laikā mēs esam tajā vietā, un tā tiešām ir mīļa kā cimds, vai ne? Ir tā? Es ceru, ka jūs novērtēsiet. Tagad mēs skatāmies. Redzat, šeit ir Anita Emse, te mēs viņu varam aplūkot. Viņas grāmatas, pirmās dzejoļu grāmatas atklāšanas laikā. Ievērojot, zāle ir pilna. Tas ir Vidzemes lībiešu pēcteču sajiets. Un tagad visas aktivitātes, redzat, te jau ir zāles skats. 2018. iznāca mana grāmata par pirmo bisnieku dzimtu. Ir tradīcija tā, ka pēcteči sanākot uz sajietu apsiena lentītes. Šo sievieti jūs taču pazīstat, vai ne? Redzēt, vai ne? Viņa ir rekordists, tāpēc, ka viņai ir sešu dzimtu pārstāvi pēcteci, 6 dzimtām. Jo senči savā starpā, kā teica tas Huns, savā starpā visbiežāk precās, ja? Nu, redzat, un Ievai ir 6. Te ir atkal cits gads, bet redzat, zāle ir pilna. Šī apziņa nostiprinās. Te jau ir vienas dzimtes, Ādmīdiņu dzimtes sajiets, zvejnieku dzimtes pēcteči pēta savu koku. Tā ir zvejnieku dzimta. Viena dzimta, un redzat, zāle atkal pilna. Aktivitātes ir ļoti interesantas. Dzimtas iet savos pārgājienos. Mazlietiņ par pēctečiem. Ir tādi vārdi, ko jūs droši vien zinat. Valdes Rūmnieks, dzirdēts? Rakstnieks. Nav dzirdēts, bet zināt, tāds ir rakstnieks, viņš raksta gan bērniem, gan pieaugušajiem. Vairāki sportisti, tad mums ir arhitekti, politiķi, var teikt visu profesiju pārstāvi, kas ir ievērojami un vairāk dzirdēti. Nu, piemēram, Andris Bulis. Dzirdēts? Nu, jā, redziet, viņš ir zvejnieku dzimtā. Kristīna Krūze Hermani, aktrise, arī no pēctečiem. Tātad daudz pēcteču. Jūsu skolā arī mācās pēcteči. Nu, piemēram, es zinu, ka ir Krūmiņi noteikti. Viņi ir no dzimtas. Jā, nu, un droši vien arī. Man liekas, ka mums ir jāpastrādā kopā ar senču pētīšanu, vai ne? Lai noskaidrotu, jo Bērziņi ir mazāk pētīta dzimta, taču es esmu ļoti interesēta, lai varētu savilkt saikni. Norunāts? Ejot ārā, paņemsi manu vizītkarti. Ja? Pastrādāsim. Pavasara būs interesanti. Mūziķi. Girds Pāža bija pazīstams mūziķis. Bruno Priekulis. UNESCO komisijas ģenerālsekretāra Baiba Moņika. Ievērojams cilvēks. Protams, jā. Tātad arī tā ir pēctece. Nu ko, paskatieties lūdzu, te ir viens koks, tas ir Gīzu dzimtes koks. Es zinu, ka Tauriņi ir no Gīzu dzimtes, Celmiņi ir no Gīzu dzimtes. Tā, varbūt interesē kāds attēls. Te, piemēram, ir ļoti interesants. Šo jūs redzēsiet, kad skolotāja Margita jums rādīs, kad iesiet uz taku. Cepļa bilde bija, vai ne? Nu jā. Šeit Pāles Ķieģeļu ceplī strādāja Gīzu dzimtes pārstāvju Dambīši. Te jūs redzat 5 brāļi pie 6. kapa. Nu, tādi interesanti. Varbūt
Interesanti ir arī Ādmīdiņu dzimta. Reinis Ādmīdiņš, dzejnieks. Eduards Ādmīdiņš dzirdēts, viņš Salacgrīvā kādu laiku skolā strādāja. Arī viņš ir no šīs dzimtes. Jā. Kas tur ir Svētupē? Svētupē, protams. Jūs zināt, ka Svētupē ir mazgātas aitas? Parasti mazgā vilnu, vai ne, ja tā padomā. Bet Svētupes tradīcija bija aitas mazgāt tieši upē. Tas bija tāds interesants moments. Nu ko, te ir Bisnieku dzimta, Lielnoru dzimta. Redzat, Emīlija Krastiņa. Viņas meita aprecējās ar Jāni Bikši. Pāles skolas vienu no pirmajiem pārziņiem. Un Baibai Moņikai tik tiešām ir šīs saknes un saistība arī ar Pāles skolu. Nu ko, tad te ir Zīlemaņu dzimta. Zīlemaņi bija kapteiņi. Tad jūs varat redzēt, te ir smalkas kāzas. Te ir sieviete, kuras vīrs bija no Salacgrīvas, Jānis Zīlemanis. Tā ir angļu kapteiņa meita. Angļu kapteiņa meita, un tad, kad viņi viesojušies Salacgrīvā, cilvēki esot gājuši skatīties uz sievieti, kas nerunā latviešu valodā. Interesanti, vai ne? Tieši tā, jo var būt sajaukšanās process. Nu, piemēram, Feldmaņu dzimtā. Aizbrauca no Latvijas ļoti daudzi emigrēja, un starp tiem arī lībiskās cilmes dzimtas, un aizbrauca dakteru ģimeni, ārsti aizbrauca, un tur sāk ārzemēs strādāt. Viens no pēctečiem aprecis ar Japānieti. Nu, tur ir tikai tā lībiskā pile. Esat dzirdējuši par šīm DNS analīzēm? Tā lībiskā pilīte iet līdzi dzimtās, un to var noteikt vēl pēc daudziem, ne tikai gadiem, bet arī gadsimtiem. Tā kā tā tas viss. Tik tiešām dzimtes ir regulāri viesi, viņi sanāk kopā un tad brauc, teiksim, sanāk kopā kādi 11. Ir arī, kas atbrauc ar ģimenēm. Vēl interesantāk ir, kad viņi zina senču uzvārdus, atbrauc un meklē, vai viņi tiešām ir no šīm te dzimtām. Un tad izvelkot šos garos ruļļus, šitos te milzīgos, tad mēs secinām, ir vai nav. Nu ko, atliek novēlēt jums veiksmi, lai jums izdodās iepazīt šīs te mūsu apkārtnes vietas. Es ceru, ka kaut ko ieguvāt. Nu, redzat, tātad senatnē, pirms kristietības, tā bija cilvēku kultūra tāda, ja, kad ziedoja, pielūdza savus dievus, un tad nāca krustneši ar kristietību. Esat mācījušies noteikti, ja, vēsturē. Un vienu daļu piespieda pieņemt kristietību, arī lībiešus, un tā pamazām veidojās tā mūsdienu baznīcas kultūra, ja. Un pieņemu, kad līdz kristietībai arī no šejienes droši vien cilvēki gāja uz upuralām un tur pielūdza savus dievus, vai ne? Un iznāk, ka šīs mājas vietā ir bijusi pirmā baznīcas celtnīte, nākošā svētvieta, ja, pēc upuralām. Varat paskatīties, šādi viņi izskatījās. Tā ir Edvarda māja, zinat? Edvards šeit dzīvo. Un pirms tam te bijis lūkšanu namiņš, 20. gadsimta sākumā vēl viņš ir bijis.
Jā, izskatījies šādi, tikai nezinām, kurā vietā, vai tieši mājas vietā, vai kaut kur te tu, apkārtnē. Un tad šeit ir braucis mācītājs, tā ir bijusi tāda palīga celtne Viļķenes baznīcai. Jā, no Katrīnas draudzes ir braucis mācītājs uz šo lūkšanu namiņu, un tad pālieši te ir lūguši Dieviņu kristīgajā ticībā jau, ja? Tā. Un pēc tam 1938. gadā uzcēla Pāles baznīcu, kura izskatās, viss varbūt pat nezin. Jā, redz, kurš paņemš ārā ir mūsu Pāles baznīca. Arnolds Čuibe projektēja, vispirms gan skolu uzcēla. Kurā gadā skola celta? Par agru. 1936. Jā. Un 1938. tas pats arhitekts uzprojektēja un uzcēla baznīciņu, jā, kur tagad arī jāglābj, viņa diezgan sliktā stāvoklī mums ir. Jā. Tā. Šitā, un te ir, ka tā māja, pēc tam, kad viņa būvēt, pēc šitā citas sākuma. Tā, ka mēs nezinām. Te ir cēlni visādi, varbūt, ka tās eglis ir viss rauts ārā. Ej, tad tu zini, bet redz, kur ir cēlni, tā kā egļu. Cēlni ir, varbūt, ka viņi te ir raut ārā, bet redz, ka ir nav jau teikts, ka viņi šeit tieši ir. kaut kur arī kaut kāda ozola. Nezinu. Mūsējā vēstur tā, viņi te būvējuši. Te ir, un te vēl ir būvēt, te tāda balkona sākumā nebija. Te ir tā priekšā. Tad pēc tam jau balkonu būvēja. Jā, un es neizstāstīju, tad, kad uzcēla Pāles baznīcu, tad šito zemes gabaliņu no baznīcas nopirka tāds Brants Jānis, jā. Un uzcēla savu māju. Jā. Tātad mēs tagad atrodamies pie mājas, kura ir celta 20. gadsimta 20. gados no Pālē ražotiem sarkanajiem ķieģeļiem, bet šīs mājas pagalmā, rokot aku, ir atrasti cilvēku kauli. Tātad arī šeit kaut kur ir bijuši viduslaiku apbedījumi. Jā, tas ir reģistrēts, tagad nepateikšu kurā iestādē, bet tie izrakumi arī ir reģistrēti šie kauli. Tātad vēl viens apliecinājums, ka te ir seni apbedījumi. Un vēl es varu izstāstīt, mēs tik tālu nebrauksim, tur tālāk ir viena māja, ļoti skaista, mūsdienās cilvēki tur dzīvo, tur būvējot saimniecības ēku, atkal ir atrasts cilvēku kauli. Un atkal ir secināts, ka tur ir viduslaiku apbedījumi, un to māju 20. gadsimta sākumā ilgu laiku sauca par kapmuižiņu, jo tā māja ir ļoti skaista. Tāda kā maza muižiņa uzkalniņā, un tad, jā, cilvēki priecīgi nebija, bet vēl viens apliecinājums, ka viduslaiku apbedījumi droši vien lībiski šeit ir diezgan bieži sastopami. Ceplis, ķieģeļi te ir bijis, kur ir bildes, nevis šeit, bet tur tālāk ir vienas mājas, kuru vietā 20. gadsimta sākumā ķieģeļu ceplis, visas mājas apkārtnē ir celtas no tiem ķieģeļiem, ja? Baronis Samsons ir atvedis no Vācijas pat meistarus, šādi izskatījās tā ķieģeļu cepļa, darbošanās ķieģeļu ceplī. Kur arī kādas uzparikts, kādreiz cepļu strādnieki. Kur ir bildes vēl, ar rokām taisa ķieģeļiši, ne jau tā mūrē, bet kaut kur nemāku pateikt. Vecpilkas. Tātad šeit ir Vecpilkas māja, ir bijušas arī Jaunpilkas kaut kur šādi šeit, un tas ir arī pierādījums lībiskajam kārtējo reizi, jo pilk no lībiešu valodas nozīmē spīdēt, mirdzēt. Tātad šeit ir tādas 2 vai pat 3 mājas, visādu veidu pilkas bijušas. Un tātad mēs tagad dodamies uz Niedrāju pilkas purvu, jā, no tās pilkas, un tagad jādomā, vai tie mājas vārdi ir radušies no purva nosaukuma, vai otrādi, kā jums šķiet?
Tas vispirms bija Purvs vai māja. Jā, droši vien, ka no Purva nosaukuma. Tātad kārtējais pierādījums lībiskajiem vietvārdiem. Vecpilkas, jaunpilkas, gan jau, kad arī pilkas ir bijušas pašas. Kā tos māju vārdus darināja, kāpēc visādas pilkas? Tik daudz, kā jums šķiet? Padomājiet, te ir vecpilkas, bija jaunpilkas. Kāpēc nevar mājai izdomāt citu vārdu? Kura māja jaunāka, vecpilka vai jaunpilka? Jā, tātad viena dzimta dzīvoja mājā, teiksim, pilkas vai vecpilkas, un tad jaunā paudze uzcēla blakus varbūt māju vai radinieki, un tad nosauc to māju par jaunpilku. Jā, šādi tie vietvārdi ceļo. Tas arī viss šeit. Legsdiņkalns saucamais, tur bija grants raktuves, un 1978. gadā, rokot granti, pēkšņi sākusi birt naudiņa no ekskavātora kausa. Un tur ir atrasts šāds depozīts, kurš zina, kas ir depozīts. Nauda. Depozīts, jā, mums tagad asociējās, mēs jau izsmējāmies, ar ko? Ar plasmas pudeļu nodošanu, jā. Bet depozīts tā zinātniskā valodā nozīmē noglabātu naudu, paslēptu tā kā, jā. Tātad cilvēki ir paslēpuši to naudu, domājams, ka tas varētu būt Livonijas kāda kara laikā. Jo tur ir visādas Rīgas šiliņi un pat no Spānijas naudiņas dažādas, kāds 200, pār par 200 monētām atrasts. Jā, vienkārši maisā ir saprasts, ka maiss aprakts ar naudu. Braucam skatīties, kur tas bija. Tā tad pastāstīšu par tām mājām un noteikti tajā Livonijas laikā tas ar naudiņas ir aprakts, slēpjot no kara vai kā. Kur viņas ir aprakts vēlreiz, kur tas karjeras? Mēs brauksim uz augstāko vietu Pālē, Legsdiņkalns, kurš atrodas, var teikt, karjera vidū, grants karjera vidū. Viņš nav norakts, viņš pat ir atstāts, jo tā ir augstākā vieta Pālē tomēr, ja. Un tad tur tajā karjerā ir atrasta šī naudiņa. Atrodas Rīgā vēstures muzejā. Tajā depozītā, man es jau nemācēju tā smuki nosaukt, 219 monētas, Mārtiņ, atrasts Livonijas ordeņa valsts monētas, Rīgas arhibīskapijas, Sāmsalas, Lēnemē šiliņi, Pārdaugavas un Kurzemes hercogistu šiliņi atrasta, Lietuvas graši, pusgraši un Spānijas reāli. Vēl iedomājieties, tajā naudas čupiņā ir bijuši. Nu, kas šī ir? Šī ir Sausupe. Viņa arī ietek Svētupē. Sausupe šitā saucās. Tā, tas Legsdiņkalns ir šis. Legsdiņkalns, jā. Tātad šī ir tā mūsu pagasta augstākā vieta. Mārtiņ, cik augsta? 27,1 metrs augsta virs jūras līmeņa. Un tātad visapkārt te bija padomju laikos grants karjera, kur ieguva granti dažādām vajadzībām. Un šeit arī kaut kur rokot granti ir sācis birtas naudas depozīts no ekskavātora kausa ārā. Un tas ir bijis 16. gadsimta depozīts ar 200 un vēl drusciņu monētām. Tā jau mēs te pa ceļam skaitījām Rīgas šiliņi un Livonijas naudiņu, Spāņu reāli, Kurzemes bīskapijas šiliņi, visādas naudiņas no visurienes. Interesanti. Un tas liecina par ko? Ka te noteikti cilvēki dzīvojuši tajās pilkās jau sen. Un kāds varbūt ir noslēpis to naudu maisā. Vai nu tāpēc, ka baidījās no kara,
Kā jūs dzirdējāt, Rasmu muzejā stāstīt, cik tie kari te gājuši pāri? 3, jā. 3 kari. Varbūt, ka cilvēki šeit vienkārši noraka naudu, lai atnāktu pēc tam un paņemtu, bet nepaņēma. Atrada Grants karjeras strādnieki. Tā. Brauksim uz Niedrāju Pilkas purvu, kur pusi nosaukums latvisks, pusi lībisks. Kur te mēs esam atbraukuši? Niedrāju Pilkas purvu. Jā, tātad pilk no lībiešu valodas nozīmē spīdīgs, mirdzošs, spīdošs. Nezinu, kāpēc purvam tāds nosaukums spīdošais, mirdzošais purvs. Tā kā Reinis teica, varbūt tāpēc, ka šeit maldugunis naktī spīd. Jāņu tātiņi, vai ne? Tātad tagad šis ir valsts nozīmes aizsargājama teritorija ar daudzām augu un putnu sugām. Pa ceļam tur ir planšetītes, kur var palasīt informāciju, kādi augi tad šeit aug un kādi dzīvnieki. Tātad taka kādi 900 metri. Un kāpēc šeit ir tik, mēs braucām pa tik taisnu ceļu, kāpēc viņš ir tik taisns? Jā, šeit 1912. gadā atklāja dzelzceļa līniju, kas aiziet līdz pat Ainažiem. Redz, kur var redzēt taču bildi. Un jā, Pālē bija arī dzelzceļa stacija. Ārciemā bija vēl tagad tā ēka. Ir man te arī dažas bildes, ja interesē par dzelzceļu. Varam paskatīties, kā te eksportēja bekonu no Pāles stacijas. Kas ir bekons? Halo, kas ir bekons? Jā, cūka. Un redz, kur ir viena vēsturiska bilde. Pāles stacijas gan vairs nav, to ēku saspridzināja 2. pasaules kara laikā. Un redz, kur var redzēt, kā saimnieki no Viļķenes, no Korģenes droši vien veda ruksīšus. Bija noteiktas dienas, kad bija jāved uz staciju, lai eksportētu. Jā? Nākam paskatāmies. Tādi vagoni bija, un ka tajās kastēs ir tie ruksīši nabadzīgi. Jā? Tāds skats šeit bija kādreiz. Šeit nebija stacijas, bija tur tālāk uz otru pusi. Un tad vēl te ir vēl kaut kāda bilde man bija no stacijas. Starp citu, es vēl esmu braukusi ar to vilcienu 3 vai 4 gadu vecumā. Jo viņi jau demontēja kādā 77. gadā tikai. Re, kur ir Ārciema stacija. Ārciemietis neviens te nav, viņi vēl tagad ir šī ēka, tur cilvēki dzīvo. Jā. 30. gados droši vien pirms kara šis, vai varbūt pat vēl agrāk. Un re, kur var redzēt, cik saprot, šis ir skats uz Pāles staciju, kuras nav vairs. Tā. Izrādās mums te dzīvības daudz bijis, ja? Tā, tagad izjoņojam pa laipu. Līdz purva ezeriņiem un skaptu tornim. Aiziet! Redz, kur pirmā informācijas plāksnīte. Maksainā spilve. Jā. Purva dervenes, purva vaivariņš, silavīrsis, melnā vistene, ālācene, apaļlapu rasene. Tā rasene visādi nebija. Rasene tā ir, kas augsts ķer kukaiņus, zini? Tur jau rakstīts. Kukaiņēdājs. Un mans jautājums, kas te bija pirms 1000 gadiem? Varbūt 1000, varbūt vairāk. Mārtiņ.
Jā, izlasi. Ā. Kas tur bija? Pūdra. Kā pūdra veidošana? Kā purvs augstais veidojas? Tur nav gadījumā ir. Pūdras izmantošana, pūdra veidošana. No. Kas tur bija sākumā? Ezers. Kā tad, redzat? Augstais purvs veidojas no ezera. Un kas ar to ezeru notiek? Un vēl interesanta lieta, kur ir augstajā purvā vislapjākā vieta? Vidū. Nu jā, parasti tas varētu būt vidū, bet tieši tur būs tā augstākā purva vieta, un tur ir vislapjākais. Kāda loģika? Tā var būt? Rīķim, ne, ezeram. Nu, tā interesanti, jā, slapjākā vieta augstajā purvā ir tā, kas ir visaugstāk. Parasti taču purvs ir, jā, kaut kur ir zemes un slapš. Tā, Mārtiņ, tu saki, ka mums jāiet tur? Tātad mēs atrodamies Niedrāju pilkas, jeb mirdzošā, spīdošā purva augstākajā vietā. Un arī šis nosaukums pilka liecina par to, ka šeit ir dzīvojuši lībieši, jo pilka vārds nāk no lībiešu valodas. To mēs sapratām šodien, vai ne? Un vēl daudz citus vietvārdus, kurus droši vien šobrīd neatceramies, bet mēs noteikti atkārtosim. Jā, un aicinām visus apraudzīt noteikti šo vietu un uz tikšanos!